Mēs esam kanāls garāžā. Reaģē un rullē. Šis ir Pirāts. Tas ir Andris. Tas ir Oskariņš. Jā, jūs tā sakat. Jā, un mēs reaģējam arī ziemā. Tāpēc mums ir cepurs. Lēnāk, bet reaģē. Un mums ir sildītājs. Mēs nevaram atstāt savus fanus dīkā. Visus 5. Dažkārt varbūt jums rodas jautājums, kā mēs izvēlamies uz ko reaģēt. Nahaļau, tas nav kāds baigā atlase. Sekojam līdz aktuālajiem notikumiem. Ir atlase. Jā, roka mūzika. Ja kāds uzraksta. Jā. Ja kāds uzraksta. Sāksim ar to. Bet ja kāds uzraksta, atlase ir ja paši uzprasās mierīgi. No 20 e-pastiem izvēlamies. Jā, no visiem 2 e-pastiem izvēlamies otru. Vai arī komentārā ierakstīt, teiksim, mums bija pagājuši gadījums, kad skatītājs ierakstīja komentārā. Nokomentēja šo grupu, mēs nokomentēsim. Ja tā, protams, nebūs ļoti salda meitiņu popmūzika. Tā. Citu man ir doma no manas. Šito nevajag, jā. Dzimtenes to debiju. Semevics ir izdevis jau, što te viņam no savas dzimtenes, vai tas Semevics nav. Bet tā ir pašā žanrā, bet labi. Un runājot tieši par aktualitātēm, es te biju kaut kad pamanījis, ka tāda ārzemju grupa Limp Bizkit uzstāšoties Tallinā. Jā. Es pamanīju atkal, ka viņi neuzstāšoties. Pagaid par to viss stāsts. Un es tā ieraudzīju, šī varētu aizmaukt, zin kā, tā teikt ceļojums, bet tad es ieraudzīju šāda bildi. Viņi atbalsta, jā, diemžēl. Vat ko jūs sakat, kad Dērsta kungs ir koncerta laikā izvilcis šādu bildi? Nē, šito jau no kolēģis dzirdēs. Te jau politika. Jā. Un igauņi, protams, Malači. Nav nekādi sausiņi. Jā. Pateica, nekādi Limp Bizkiti šeit neuzstāsies. Tāpat kā Oslikovi. Jā. Igauņi, Malači. Vat, teiksim, esi koncertā un iznāk džeks ar šādu te karūnu. Es domāju, ka ja Latvija arī, piemēram, ja līdz tam nekas tāds nebūtu dzirdēts un iznāktu, viņam vajadzētu apsardzi pavadīt, lai tiktu pēc tam prom un diezgan nomētāt to ar visādām. Īsāk sakot, man šķiet, kad lieliem Dērsta kungam ir problēmas ar vati. Ir viņu. Un saklausījies ne to, ko vajag, un bišķi savā burbulītī dzīvo, un tā teikt uzskata, kad... Es domāju, ka pat uzrakstu viņiem ir taisījis kāds cits, ne jau viņš māk tos... Rakstīt tajos. Īsāk sakot, igauņi pareizi izdarīja un neuzstāsies nekāds Limp Bizkit. Un Limp Bizkit mēs neapskatīsim. Es gan atzīstu, man patīk Limp Bizkit, vēl patīk, kā samuls bija pirms 20 gadiem. Kas bija pirms 20 gadiem? Jā, pirms 20 gadiem bija pavisam cita situācija un bija pavisam savādāk pasaule, laiks iet priekš, laiks mainās un mainās arī attieksmes. Bet izrādās, ka mums Latvijā ir savi Limp Bizkiti, tāpēc mēs viņš šodien paklausīsimies. Ir tāda grupa kā Nakts Beretas. Jā, un prikau pēc mēs paklausīsimies, kas tie pa džekiem. Jo izrādās, ka šim džekiem ir zeķi uz galvas. Mazie bandītiņi varbūt. Mazie bandītiņi. Jā. Tāds ritīgs Limp Bizkit pirms 20 gadiem. Jā, ķerkstošā. Bet cikām līdz mums līdz Latvijai viss atnāk 20 gadus vēlāk. Neteiksim, ka tā šādā mūzika nav vajag mūsdienīgi. Nu, paga, ja es tādu dziedātu... Rokas gaisā. Ja es tādu dziedātu Nirvanu, tas būtu slikti. Es domāju, ka nā. Īsti sakot, kāpēc mēs garāži reaģēja skatāmies kaut kādu ņūmetālu, kur ir ļoti daudz repa,
Paldies Kurtiņam! Kurtiņš bija ielicis savā Facebook. Čau, vecīt! Paldies! Paldies tev! Jo man ir jāskatās. Nē, nav slikti, bet... Nē, forši. Vienkārši ņumetās nav mans mīļākais žanrs smagajā mūzikā, bet... Nu, tīri okei, bet... Tā saskot, mēs to dziesmu esam dzirdējuši 20 reizes. Jā. No kurienes viņi? Latvijas Limp Bizkit, jā. Kas viņi ir? No kurienes? Nu, grupa saucās Nakts Beretes, es vairāk tālāk nepētīju, no Rīgas. Un paši arī lapojās, ka spēlē Limp Bizkit stilā, Nu, metāls. Rokas gaisā! Šitā vārdi, man priek. Nu, kluba aizietu. Jā. Tā kā, koncī, kā iesildītāja kaut cita grupa. Domāju, ka mierīgi, jā. No savēja arī uz to liekas. Nav slikti. Kā tas dzīvojā skanētu? Es domāju, vajadzētu būt vēl labāk. Nu, Jā, var nospēlēt. Nē, enerģija tur noteikti ir. Jā. Un, audio kombinācija 2025 šī pasaulē neērta vieta. Labs katrs bija. Jā. Nu, īsāk sakot, ņumetās, tāpēc viņš ņumetās, ka savu no metālu, kopā arī atpakaļ. Tas ir tāds žanrs. Viņš nāk atpakaļ. Jā. Vai tas mans mīļākais no smagās mūzikas? Gan jau, ka nē, bet var uzlikt tā, grūvo. Tā teikt, grūvīgs, vēl ko teikt. Tāda metāla smagās mūzikas kačka, tā negribās tā nozagt to kaču, kas reāli metāla, bet viņš grūvīgs tāds. Bija gīčas, bija bungas. Īsāk sakot, ir tāda grupa kā Nakts Beretes. Limp Bizkit nebūs, bet varbūt būs kaut kas no šiem. Tallinas dziesmas Estrādā sūtam Nakts Beretes uz Tallinu! Jā! Viss! Kurtiņ, tu mūs vedīsi? Arī viņus var pa ceļa paķert. Jā, piesakojiet Kurtiņam un piesakojiet garāžu rēģē. Te ir man nospiest plik, abonēt. Jā, tas mums palīdz. Un ja grib nakti, tad var uztaisīt šitā. Jā, šitā. Nakti esi redzējis? Bērnībā, kurš tā nav taisījis cīniem? Nakti grib redzēt. Garāžu rēģē.